Čau visiem! Šodien gribu padalīties ar padomiem, kā ceļot ar diabētu. Diabēts pats par sevi jau ir kā tāds mazs piedzīvojums, bet tas nenozīmē, ka ceļojumi ir tabū. Ceļošana ar diabētu prasa mazliet vairāk plānošanas, bet tas noteikti ir izdarāms. Pats esmu izbaudījis, ja esi sagatavojies, ceļojums var būt daudz patīkamāks un bez stresa. Šodien pastāstīšu, ko es ņemu vērā, dodoties ceļā, un kā es plānoju ceļojumus, lai viss noritētu gludi un es varētu izbaudīt ik mirkli. Pirmais, sāc ar sarakstu, paņem visu nepieciešamo. Pirmais, ko es iesaku, sastādīt sarakstu. Es zinu, ka sarakstu veidošana var šķist garlaicīga, bet ticiet man, tas ir tā vērts. Ja tev ir viss nepieciešamais, tas samazina stresu un ļauj vairāk koncentrēties uz ceļojumu. Lūk, kas man parasti ir sarakstā. Insulīns un adatas ar pamatīgu rezervi un viss insulīna sūknim, ja to lieto. Glikometrs un pietiekami daudz taistas strēmeles, ja ceļojums garāks, atceries arī par sensoru. Papildu glikozes tabletes vai sula, ja nu gadās kāda situācija, kurā vajag ātri pacelt cukura līmeni. Mazie uzkodu iepakojumi, rieksti, augļi vai enerģijas batoniji, kas ir viegli paņemami līdzi. Speciāla soma insulīnam, ja ceļojums ir uz siltāku vietu vai ja zini, ka tas būs ilgāks. Gatavojoties, vienmēr ir labi paņemt mazliet vairāk nekā nepieciešams, jo nekad nevar zināt, kā ceļojums izvērtīsies. Ja gadās, ka kavējas reiss vai autobus, tu būsi gatavs. Piedevām visu sapako gudri, vienmēr padomā, ko lidojot ņemsi rokas bagāžā un kādu bagāžu nodosi. Lai nesanāk, ka esi nodevis insulīnu bagāžā, bet lidojums ilgst 6 stundas. Izpēti ceļojuma galamērķi. Pirms došanās ceļā vienmēr iesaku mazliet izpētīt, kāda būs vieta, kur dodies. Ja ceļosi ārpus valsts, pārbaudi, kā tur ir ar veselības aprūpe, vai tur ir viegli pieejama medicīniskā palīdzība un vai viņiem ir pieejami insulīna veidi, kurus lieto. Tas nav obligāti, bet tas palīdz justies mierīgāk, ja zini, ka, ja nu kas, vari atrast palīdzību. Neaizmirst arī par veselības apdrošināšanu, tas ir būtiski. Vēl svarīgi ir saprast, kādi būs apstākļi, klimats, ēdienkarte un pat laika josla, jo tie visi var ietekmēt cukura līmeni. Piemēram, kastā klimatā insulīns var strādāt nedaudz savādāk, tāpēc pievērs uzmanību tam, kā mainās tavu pašsajūtu un pielāgo savas insulīna devas, ja tas ir nepieciešams. Plāno ceļojuma dienas režīmu. Lai izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem, es parasti sagatavoju aptuvenu dienas plānu, īpaši par to, kur un kad ēdīšu. Tam nav jābūt superdetalizēti, bet tas palīdz man turēt ritmu. Piemēram, es izdomāju, kādās aptuveni stundās paēdīšu un kuras varētu atrast veselīgu ēdienu, ja sanāk garāka ekskursija. Ja ceļoju uz vietu ar garām pastaigu takām vai ilgām ekskursijām, uz ko tas ir absolūta nepieciešamība. Tas ļauj man izbaudīt dienu, neuztraucoties, ka būs problēmas ar cukura līmeni. Apskatot pilsētas, vienmēr var atrast kādu vietu, kur uzēst, bet mežā vai kalnos tas ir mazliet sarežģītāk, tur kafejnīcas nav uz katru stūra. Nepieciešamības gadījumā informē, ka tev ir diabēts. Līdzņemamajam insulīnam vajadzētu būt labi iepakotam, un parasti ārsta izziņa arī ir laba ideja, lai uz robežas nerastos jautājumi par insulīnu un adatu daudzumu. Īpaši, ja ceļo ārpus Eiropas Savienības robežām uz trešajām, jeb ļoti eksotiskām vietām. Ja esi gatavs lidostā izskaidrot, ko nes līdzi, viss ir daudz vienkāršāk. Lidostas drošības pārbaudes var prasīt laiku, bet ja esi gatavs parādīt, ka tas ir tavai veselībai nepieciešams, viņi parasti ir saprotoši. Regulāri pārbaudi cukura līmeni. Ceļojumā, mainoties apstākļiem, klimats, laika zonas un uzturs var ietekmēt cukura līmeni. Tāpēc īpaši svarīgi ir cukura līmeni pārbaudīt regulāri. Kad es ceļoju, es pārbaudu cukura līmeni biežāk nekā ikdienā, jo nekad nevar zināt, kā ceļojuma temps vai jauns ēdiens ietekmēs manu ķermeni. Tas nav nekas sarežģīts, vienkārši ieradums, kas palīdz justies drošāk. Kad izveidojies ieradums, tas kļūst par daļu no ceļojuma rutīnas, un pēc kāda laika tu pat nepamani, ka tas prasa papildu uzmanību. Es vienmēr ceļoju ar uzticamo diabēta somu. Mana diabēta soma, tā ir mana mazā pleca soma, kur ir viss, kas nepieciešams. Tajā ir insulīns, glikometrs, uzkodas, ūdens un citas sīkas lietas, kas man vajadzīgas. Šī soma ir mana drošība, un tā man ļauj justies pārliecinātam, ka viss, kas man nepieciešams, vienmēr ir blakus. Tad esmu apsvērs, ko ņemt līdzi un kā to sakārtot, es jūtos brīvs un baudu ceļojumu. Izbaudi un esi elastīgs. Visbeidzot, atceries, ka ceļojums ir jāizbauda. Ir labi, ja esi sagatavojies, bet svarīgi ir arī atslābināties un baudīt mirkli. Ja esi sevi nodrošinājis ar visu nepieciešamo un plānojis prātīgi, vari būt drošs, ka viss būs labi. Ceļojuma laikā var rasties negaidītas situācijas, un arī tad svarīgi ir uzturēt mieru un pielāgoties. Un jā, diabēts ir daļa no tevis, bet tas nebūtu nav viss tavs ceļojums. Ceļo, apbrīno pasauli un izbaudi piedzīvojumus.
Dzīve ir jābauda, un, ja tu esi gatavs, diabēts tev netraucēs. Paldies, ka skatījies! Ja tev patika šis video, spied like, abonē kanālu un padalies ar šo ar citiem, kas varbūt arī ceļo ar diabētu vai vienkārši vēlas uzmundrinošu padomu. Tiekamies nākamajā video, un lai tev forši piedzīvojumi visur, kur dodies!